Iedomāsimies grāmatu, kas nav vienkārši uzrakstīta. Tā, kā tiek apgalvots, ir uztverta no kādas citas bibensijas. Šodien mēs ķeksimies glāt vienu no 21. gadsimta, manuprāt, dīlainākiem okultajiem tekstiem. Ienersim pasaulē, kur slepenas zināšanas, citplanētu intelekts un maģija saplūst ar zinātnisko fantastiku. Lai sāktu, citāts no pašas grāmatas, mīklaini vārdi, kas skan drīzāk kā sena pareģojuma fragments, un tie uzreiz nosaka todu mūsu ceļojumam. Kas vispār ir šī seta derība un par kādu likuma grāmatu ir runa? Lai to saprastu, mums jāatšķetina viss tās no paša sākuma. Tātad, lai vispār saprastu, ar ko mums ir darīšana, ir jāredz lielā bilde, jo šī grāmata, redziet, nav tikai viens atsevišķs sejums, tā ir kulvilācija. Tās autors ir Kennets Grants. Viņš bija viena no ietekmīgākajām figūrām maģijā pēc slavenā Alistera Crowleya ēras. Un šī grāmata, tā ir viņa mūža darba noslēgums. Pati virsoti pētījumam par senu okulto strāvojumu, ko viņš pats pēdēja par information tradīciju. Un kas tad īsti ir krimolars? Ja tā pavisam vienkārši, ko varētu saukt par maģijas recepšu grāmatu un 9. arka iešitās praktisks ceļveļas rituāliem un burvestībām. Tikai radīts mūsdienu pasaulē. Labi, bet šis viss, protams, neradās tukšā vietā. Lai saprastu grāmatu, ir jāsaprot tās senās saknes – tifoniešu tradīcija. Tātad, pamatā visam ir šī tifoniešu tradīcija. Grants uzskatīja, ka tā ir ļoti sena okulta doktrīna, kuras saknes ir meklējamas senajā Ēģiptē un ir saistīts ar, teiksim, tumšākām dievībām, piemēram, Setu Tifonu. Viņa mērķis nebija to vienkārši atjaunot, bet gan pielāgot un attīstīt modernajam laikmetam. Šis ceļš stiekas no teorētiskām saknēm senajā Ēģiptē cauri viņa mentora Alistera Crowleya ar milzīgu arī ievekmēju biķis gadsimta vidū līdz brīdim, kad Grants nodibināja jaunās Izīdas ložu, kas kļuva par cinējspēku visam šim procesam. Un visbeidzot tas sasniedza kulmināciju Teskuģidu Zeus gadā ar 9. arkas izdošanu. Un lūk, tad mēs nonākam pie pašas 9. arkas sirds, biedās saucamās sirņekļa grāmatas teksta, kas kāp galvo Grants netika sarakstīts, tad gan saņems no necilvēciskā valoda. Un tieši šribtam izkļūst tiešām dīvaini. Grāmatas pašā cumdrā ir šis noslēpumainais teksts, oldbis vecvārds, kā tiek apgalvots haldejiešu valodā nozīmējot sirneklis, kas, protams, nekavējoties rada tēlus par tīkliem, slazdiem un nerezamiem savienojumiem. Lai saprastu, cik savāds bija šis ungbis, ko jau vērts salīdzināt, Grants apgalvoja, kas sajēgas arī citu tekstu, stoliva gudrību, kas pūda skaidri gaišā dienas aikā kā tīrs signāls. Ungbis savukārt bija pilnīgs pretstats, tā bija